Esiet sveicināti mani klausītāji, skatītāji. Šī ir 4. tikšanās ar jums. Un pirms mēs turpināsim iesākto tēmu, es gribētu piedāvāt jums iespēju, nevis skatīties uz manu seju, bet vairāk koncentrēties uz to, ko jūs dzirdat. Un, lai mums tas labāk izdotos, es no pieredzes iesaku labāk savu skatienu vērst, piemēram, uz šādu te zīmējumu. Šoreiz tas ir viens no maniem zīmējumiem. Man patīk ar pasteļkrītiņiem zīmēt debesis, naksnīgās ar zvaigznēm. Bet šis attēls nekustēsies un nenovērsīs jūsu uzmanību. Tā mēs labāk uztveram to, ko mēs klausamies. Jo, nav noslēpums, tad, kad mēs kādu cilvēku redzam sapriekšā, skatāmies, kā viņš runā, tad pat, ja mums ir interesanti tas, ko viņš stāsta, tik un tā brīžiem sanāk, ka noķeram sevi pie tās domas, ka paralēli ar klausīšanos mēs it kā vērojam un vērtējam to runātāju. Kā viņš apģērbies, kā viņš izskatās, kā viņš kustās, un tā tālāk vēl daudz un dažādi jautājumi prātā risinās. Prāts tā ir iekārtots, viņam nekad nav miera, un viņš vienmēr vēlās kaut ko pakritizēt, jo viņam taču šķiet, ka viņš zina labāk. Tāpēc, lai prāts mums netraucētu šajā izziņas procesā, ķersimies pie šāda veida viltības. Skatīties uz šo te zvaigžņoto debesi var arī ar tādu nefokusētu skatienu, tā lai acis atpūšās. Svarīgi ir dzirdēt un mēģināt iztēloties līdzi visu to, ko es stāstīšu. Mēs pagājušreiz noskaidrojām, ka tātad mūsu arsenālā ir veseli 7 principi, 7 instrumenti, ar kuriem cilvēks var iepazīt šo te pasauli ap sevi. Lūk, es tā tad nomainīšu bildīti. Esmu sagatavojusi jums šādu te schēmiņu, kurā ir redzami, tātad visi šie te mūsu 7 iekšējās sastāvdaļas. Lūk, tātad no pagājušās reizes, kas mums sanāk, tas galvenais, ko mēs redzam ar jums, tas ir fiziskais ķermenis, gan savs, gan citu cilvēku ķermenis. Tas tā kā būtu skaidrs, vai ne? Kā tur ķermenī visi procesi notiek, mēs šobrīd neiedziļināsimies, tas jau ir cits stāsts. Tātad, kā otrais, mums ir šī te dzīvības enerģija, kas ir iedot uz šo te dzīvi, viņas daudzums, Tā darbina visus procesus mūsu ķermenī, enerģijas apmaiņu, dzīvību, uztur dzīvību šūnās. Un to var arī nosaukt par elektrību, Un tā ir pēc būtības elektrība, ar ko tiek darbināts mūsu fiziskais ķermenis, lai viņš varētu kustēties. Lai viņš nebūtu tikai kaulu kaudze, Vēl to var nosaukt arī par psihisko enerģiju. Lūk. Pagājušo reizi runāju, bet es to saucu par ēterisko dubultnieku. Jo viņš
šis dubultnieks pilnībā atkārto visu mūsu ķermeņa formas, caurauž ķermeni un pat nedaudz iziet ārpus ķermeņa zonas, fiziskā ķermeņa, es domāju, ja? Lūk, kas tad ir tas nākamais, tas astrāls? Tas ir apvalciņš, kas mūsos atbild par emocijām, par pieskārieniem arī, piemēram, tauste, jā, lai mēs justu, sataustītu kaut ko, justu siltumu vai augstumu, par to visu atbild šis te astrālais slānis mūsos. Tāpēc ir iespējams, piemēram, šo te astrālo ķermeni, astrālo fantomu, varbūt kādreiz viņu sauc, tā kā izvilkt no ķermeņa ārā, un tad cilvēks, piemēram, nejūt sāpes. Var droši operēt, jā. Lūk. Bet bez tādas, jā, fiziskās sajūtas astrāls principā ir tendēts uz to, lai rūpētos par mūsu labsajūtu, par mūsu ērtībām, par to visu to, kas mums patīk, visas vēlmes, garšīgi paēst vai mīksta gulta, lai būtu, un tādas visādas civilizācijas piedāvātās ērtības. Tas viss būtībā nāk no mūsu astrāla vēlmēm. Viņš ir kā tāds mazs kaķēns, kuram patīk tur sava mīļā gultiņa. Un arī dzīvniekiem ir šāds astrālais ķermenis. Ar to mēs tā kā ar viņiem esam saskanīgi. Tālāk nākamais mums ir prāts, mūsu mentāls. Bet šeit es domāju parasto prātu, to, kurš skaita visu, cik naudiņas makā, kādi produkti jānopērk, kādā kārtībā varbūt jāveic kādi veicamie darbi mājās, tad, kad mēs kaut ko paši plānojam, jā. To visu dara darbs, tas prāts, jā. Viņš dara ikdienišķas lietas priekš mums. Un, protams, ka viņš ir nepieciešams. Taču, ja mēs domājam par kaut kādu, sevis attīstīšanu, jā, par kaut kādu iespēju izaugt, tad prāts ir ļoti ierobežots. Viņš skatās, var teikt, tā tēlēm salīdzinot, viņš skatās uz pasauli pa tādu šauru trubu. Un viss, kas ir ārpus redzamības zonas, priekš viņa tā kā neeksistē. Prāts vienmēr spējīgs koncentrēties tikai uz kaut kādu vienu lietu vai uz vienu darbību veicamo. Un tātad pārējo visu, kas notiks apkārt, viņš var vienkārši palaist garām vai kaut ko nepamanīt. Es domāju, jūs katrs esat novērojis, ka ir tādas dienas arī, kad kaut kas nepamanās, kaut kas krīt ārā no rokām, kaut ko nevar atrast, kaut gan patiesībā skaties virsū tai lietai, bet tā kā neredzi. Tas viss ir saistīts ar šo te mūsu uztveri caur prātu, un ja prāts kaut ko nespēja pieņemt, kaut kā esamību, tad viņš to nespējas arī ieraudzīt, jo tad tas priekš viņa neeksistē. Ja jūs tā paskatāties, tad var redzēt, jā, ka šis te 3. un 4. princips atrodās tā kā uz vienā līmenī. Un tas tā ļoti labi ilustrē to, ka astrālais apvalks un mentālais prāts, viņi ir kā tādi, kā divas kājas. Lai mēs varētu iet, mums taču ir vajadzīgs
abas kājas lekt uz vienas ir ļoti grūti. Un tad cilvēki pierod tā pa dzīvi iet, balstoties uz šiem te diviem darboņiem, kas patiesībā mūs ārkārtīgi stipri ierobežo. Astrāls, tad emocijas mūsu. Pēkšņi mēs varam sajust kādu emociju, un prāts tūlīt cenšas izskaidrot, kāpēc tā emocija parādījusies, ko tas nozīmē, ar ko tas ir saistīts. Un prātam vienmēr šajā ziņā ir kaut kāda negatīvie scenārija padomā. Viņš kaut kā īpaši nav tendēts domāt pozitīvi. Viņš visā redz tikai tādu savas brīvības, savu vēlmju ierobežojumus, nepatikšanas un visādas citādas negatīvās lietas, negatīvos scenārijus. Viņš to it kā izskaidro ar to, ka cenšas mūs pasargāt. Tomēr no tāda sarga būtībā var arī nogurt, ja visu laiku ir no kaut kā jāsargājas un jāuztraucas. Bez šī te parastā prāta cilvēkam tomēr vēl ir arī intelekts. Tas, es teiktu, būtu kaut kur šeit kā tāds pārējais posms no prāta, intelekta uz saprātu. Saprāts, tas ir daudz apjomīgāks instruments, kas spējīgs ietvert ļoti daudz ko. Ja prāts koncentrējas uz vienu lietu, un viņš, it kā zina, ka kokam ir divi gali, tomēr viņš spējīgs redzēt šos abus galus tikai noteiktā secībā. Vispirms vienu, pēc tam otru. Es tā tēlaini salīdzinu. Tad saprāts ir tas, kurš redz šī te koka abus galus vienlaicīgi. Un viņš saprot, ka katrai medaļai ir divas puses, un viņas ir šajā brīdī esošas, reizē. Arī intelekts ir spējīgs ievilkt, iesaistīt tā kā, vairākas daļas vienlaicīgi, apdomāt tās. Toties, saprāts, ja tā vēl paturpina, tad viņš būs vēl plašāks. Viņš ne tikai varēs savilkt kopā divus kaut kādus pretējos polus un saprast, ka viņiem ir tiesības pastāvēt vienlaicīgi. Saprāts būs jau spējīgs uztvert daudz dažādu šo te iespēju, teiksim, kaut kādas situācijas risināšanā, ka nav tikai viena izeja vai, labi, teiksim, divas, piemēram, prātam tas būtu vienmēr tā. Viena ir pareizā situācijas risināšanas variācija, otra ir nepareizā. Un tā kā neviens jau negrib apzināti darīt neko nepareizi, tad sanāk, ka izeja ir tikai viena prāta uztverē. Jo otru kā nepareizo viņš uzreiz atmet. Intelekts var savilkt vairāk, ieraudzīt vairākas iespējas vienlaicīgi, un viņš viņas necenšas vairs tā kā nodalīt, šī ir pareizā, šī nepareizā, viņas abas drīkst eksistēt, un tad viņš izsver, kuru no tām tā kā būtu labāka konkrētajā situācijā. Bet, ja runā par saprātu, tad viņam būtu milzīgs klāsts ar dažādām izejām no situācijas, kur tā kā to labāko risinājumu pat nevar tā uzreiz apdomāt, tas ir arī jāsajūt. Jo saprāts, kaut arī viņš ir ļoti apjomīgs, tomēr jāatcerās, ka tas ir domājošais princips, viņš nejūt, viņam
tā kā nav īsti izpratnes par ētiku un par morāli, ja? Viņš nav līdzjūtīgs, viņš vienkārši kaut ko zina. Saprāts glabā mūsu zināšanas. Starp citu, arī tās zināšanas, kuras mēs esam atnesuši no iepriekšējām dzīvēm, arī tās ir saprāta bagātība, ja? No tām viņš aug. Vēl blakus vārdam saprāts esmu pierakstījusi dvēsele. Tas ir, lai skaidrāk par to, ka tad, kad mēs runājam par sevi kā par dvēseli, ja, tad tādos brīžos būtībā mēs balstamies uz to, ko zina mūsu saprāts, kādas prasmes, kādas zināšanas viņš sevī ir uzkrājis. Tāda ir arī, dvēseles attīstība, jā, viņas dziļums, jā, viņas zināšanu bagātība. Ja dvēsele ir tā, kura krāj zināšanas no vienas dzīves uz nākamo. Nākamais princips 6. tā ir sirds. Tā ir šī mūsu garīgā sirds, kas pasauli uztver caur jūtām. Viņa jūt apkārt notiekošo, tādā dziļākā līmenī. Redziet, emocijas un jūtas, kā šeit redzams, ir 2 dažādi līmeņi. Mums parasti šķiet, ka tas taču ir viens un tas pats, spēja just, arī emocija ir spēja just. Tomēr tā nav. Ja jūs pavērosiet, jūs pamanīsiet, ka emocijas, ja viņas ir spēcīgas un ilgstošas, mēs pēc viņām jūtamies iztukšoti. Emocijas iztukšo mūs, mēs piekūstam. Jā, intensīvāk, teiksim, padusmojoties, jā. Bet arī bērnībā atceros, bērniem ir tendence sākt smieties, un tad viņi smējas un nevar apstāties. Un tad kaut kādā brīdī, kad viņi ir pārstājuši smieties, viņi tā kā iekrīt otrā grāvī un sāk raudāt. Jo šīs te pārlieku lielais prieks arī ir izjaucis līdzsvaru. Enerģija ir aizplūdusi pārāk daudz un bērniņš raud. Tas tāpēc, ka tās ir emocijas. Tā viņas var atšķirt. Emocijas ir tas, kas mūs iztukšo, tas, ko mēs vairāk jūtam spēcīgāk, atrodoties arī citiem cilvēkiem blakus, ja? Kad viņi ir spēcīgās emocijās. Mēs to vienmēr sajutīsim. Bet jūtas savukārt ir kaut kas ļoti dziļš. Un jūtas ir tās, kas savukārt mūs baro, piepilda. Piemēram, tas ir tāds dziļš iekšējs prieks, kurš ir ļoti mierīgs. Viņš nav skaļš. Cilvēks dabiska prieka stāvoklī nesmejas, viņš tikai smaida. Gan jau būsiet pamanījuši arī Budas attēlus, kas tiek parasti attēlots ar tādu vieglā smaidā savilktu lūpu kaktiņiem vai acīm pavisam nemanāmi. Lūk, tas ir dziļais iekšējais prieks, kurš ir dabisks stāvoklis veselam cilvēkam. Tad ir jāpavēro sevi, cik bieži mēs jūtam šādu te neizskaidrojamu prieku. Vienkārši tāpat par to, ka mēs eksistējam, par to, ka mēs esam, par to, ka ir pasaule, par to, ka ir citi cilvēki apkārt. Tas būtu dabisks cilvēka stāvoklis. Ja viņš jūt kontaktu ar sirdi, un sirds šo te prieku viņam staro no iekšpuses. Un tādam priekam nav nekāda sakara ar to, kas notiek apkārt. Apkārt var notikt kaut ūdens plūdi, jā.
sirds vienalga spēs sajust šādu te iekšēju prieku. Un kā 7. princips, tā tad ir gars. Tas priekš mums ir pats nesaprotamākais no visiem. Es to tā arī pierakstīju vairāk. Tas ir kā kustības impulss, kā vēlme būt pastāvīgā kustībā, attīstīties, augt, lidot, tiekties uz kaut ko sasniegt, kaut ko pilnveidot. Tāds nemiera gars, kas visu laiku cenšas kaut kur nonākt tālāk. Tā ir gara īpašība, jo var arī tā būt, ka cilvēks sevī šo te garu impulsu nejūt, ka viņš ir tik ļoti atrāvies no tiem saviem augšējiem principiem, ja? Tik ļoti pievērsies zemei, tas, kas ir šie zemākie 4, ka nekas no tādas dievišķākas, jāsaka, dzīves viņu nemaz neinteresē vairs. Tas no vienas puses ir ļoti skumji, un tomēr tā ar cilvēku var notikt, jo šī te saikne, kas mūs sasaista ar tiem augšējiem principiem, viņa ir diezgan vāja, smalka, un šādu pavadienu ir viegli pārraut, jo astrāls savā vēlmē piepildīt visu, ko vēlās, ja? 101 vēlēšanās, ambīcijas. Tas viss mūsos audzē ego. Priekš maza bērna egoisms kā tāds ir parasta parādība, jo viņš jau nevar izdzīvot viens pats. Viņam vajag pievērst vecāku uzmanību sev, lai viņš saņemtu siltumu, ēdienu, cita veida aprūpi, lai viņš varētu vispār izaugt un izdzīvot šajā pasaulē. Bet, jo lielāki mēs augam, jo mums jāsaprot, ka šī vēlme koncentrēties pašiem uz sevi ir jāmazina. Viņai jāiet dabiski mazumā, saprotot, ka apkārt mums ir arī citi cilvēki. Un arī viņiem reizēm ir vajadzīga palīdzība. Un tā teikt, saule jau apspīd mūs visus. Viņa nešķiro labs vai slikts, tievs vai resns, gudrs vai muļķis, viņa spīd uz visiem. Silda, tā teikt, visus. Bet ego jūtās atdalīts no pārējiem, un līdz ar to, viņā mājo prāta pasniegtās bailes, ja? Jo kurš gan tur vairāk baidās no nezināmā? Tas ir prāts, tāpēc, ka viņam gribas visu kontrolēt, visu zināt, visu saprast. Un ja viņš kaut ko nezina, kaut kas ir pavisam jauns, nezināms, tas vieš bailes. Un tā, astrāls ar mentālu mūs piesien tam zemes plānam, koncentrē tikai uz materiālajiem labumiem un tā kā aizmiglo mūsu skatienu, un mums vairs negribās pacelt acis pret debesīm un kaut ko tur mēģināt zvaigznēs saskatīt vai saprast. Tā mēs tiekam atrauti no savas dievišķās būtības. Jo pēc patiesības, kas tad nāk uz zemi iemiesoties? Kas tad ir tas, kas ir saskanīgākais Dievam? Dievu jau neviens nekad nav redzējis, vai ne? Tas nav kaut kas, ko mēs varam ieraudzīt ar acīm. Tas ir kaut kas smalkāks. Tā ir šī te kustības vēlme, impulss būt aktīvam, darbīgam, radošam. Un šis te impulss, ka tāda enerģija nāk lejup tādā kārtībā, kādā šeit ir salikti tikai no otras puses, ja? No 7. uz 6. uz 5. uz 4. šādi. Vispirms gars, tad viņam ir sirds,
tad viņiem abiem kopā tiek piešķirts saprāts, jo ne jau visiem dzīvniekiem, piemēram, ir tāds domājošais instruments, jā. Viņiem saprāts ir tikai iedīglī, bet nav attīstīts. Ja gars un sirds šie principi ir katram, tad saprāts tiek piešķirts konkrētā attīstības stadijā. Un tad, lai uz Zemes kaut ko varētu darīt, ir vajadzīgs, kā teiktu kosmonauti, skafandrs. Un tad mums tiek piešķirts prāts, kurš mums palīdzēs darboties šajā skafandrā. Astrāls, lai mēs varētu just, saprast. Arī emocijas mums palīdz saprast, kas tad īsti notiek. Tikai mēs neesam pieraduši analizēt. Kāpēc es jūtu konkrētas emocijas? Kādēļ viņas manī rodas? Kas šai situācijā man būtu jāmaina, lai šīs emocijas nerodās? Tas ir palīgs, kuram tomēr ir jāapzinās sava vieta. Viņas vajadzīgas tikai tik daudz, lai mēs izprastu notiekošā jēgu, ne vairāk. Mums nav jādzīvo pastāvīgās emocijās. Tas nav nekas labs. Dzīvības enerģija un ķermenis. Tas ir kā pašas rupjākās lietas uz zemes, lai mēs šeit varētu staigāt, pārvietoties un kaut ko darīt. Bet tā mūsu dziļākā būtība tomēr ir paslēpta šeit, tais dievišķajos principos. Nevis materiālajā, zemei nepieciešamajā skafandriņā. Tas drīzāk ir kā tāds apģērbs katrai dzīvei, savs ķermenis, savs dzīvības enerģijas rezervuārs, savs astrāls un prāts. Tie gan nākamajā dzīvē būs ļoti līdzīgi kā tie, kas ir šajā, ar vienīgi tām izmaiņām, kuras mēs būsim ienesuši tajā visā, ar kaut kādām, savām apzinātajām darbībām. Nebūs pareizi uzskatīt, ka katrā dzīvē viss var būt pilnīgi savādāk. Nē, ir kaut kas vienojošs, jā, un tad ir tālākais atkarīgs tikai no tā, ko mēs šajā dzīvē izdaram vai neizdaram. Gan darbība, gan bezdarbība rada savas sekas. Šeit, protams, vēl daudz var runāt par to visu, bet domāju, ka iesākumam ar to būs pietiekami. Arī es tāpat skatījos uz šādu te schēmiņu un mēģināju izdarīt secinājumus, ko es uz to visu skatoties, kā uz kopumu varu izsecināt un arī novērot. Tagad, kad mēs zinām, ka emocijas un jūtas nav viens un tas pats, varbūt mēs savā dzīvē varam sākt labāk sajust un saprast, kurā brīdī manī ir emocijas, kurā brīdī es jūtu dziļākas jūtas un kādas tās ir. Kurā brīdī es uz kaut kādām lietām tomēr koncentrējos ar prātu. Bet kad es šo te pašu lietu, vai situāciju spēju saredzēt, sajust jau augstāk. Es teiktu ar intelekta palīdzību, Jo, nedomāsim, ka mēs varam tā uzreiz tā pārlekt, Visam ir vajadzīga attīstība, un prātam tā tad svarīgākais ir sajust, kā ir būt intelekta līmenī, kad ir vairāk iespējamo variantu, ar kuriem var operēt, kuros var mēģināt sajust
kas būtu tas pareizākais. Domāju, ka šai reizītei arī ar to pietiks. Turpinu gaidīt no jums atbildi uz jautājumu, kas tad ir pats cilvēks, ja viņš nav neviens no šiem 7. Un gaidīt arī jūsu jautājumus. Paldies par uzmanību un pagaidām tā.